Laipni lūdzam Māru P. Skalbu ielā 5. Palieciet kopā ar mani, un es jūs pārliecināšu, ka šīs ir īstās mājas jūsu ģimenei. Šīs ir rūpnieciski ražotas koka karkasa dviņu mājas, kas nozīmē, ka visas konstrukcijas daļas, ieskaitot grīdas, sienas, jumta paneļus, ar augstu precizitāti izgatavotas rūpnīcā, izmantojot modernus griešanas un montāžas instrumentus. Tā ir novecojusi informācija, ka bloku mājas ir labākas, jo tieši rūpnieciski ražotas koka karkasa mājas parasti ir energoefektīvākas. Koks ir dabisks izolators, kas palīdz samazināt siltuma zudumus. Tieši tāpēc abām Skalbju ielas mājām ir A+ energoefektivitātes klase. Plus tas ir dabai draudzīgs un ilgspējīgs materiāls. Pateicoties arī pamatīgajiem pamatiem, šī māja stāvēs gadiem ilgi. Runājot par energoefektivitāti un ekonomiskumu, mājas siltumu nodrošina siltumsūknis. Ūdens un kanalizācija ir pilsētas, bet ja nu kādam ir vēlēšanās, tad mājā var ievilkt arī gāzi, jo tepat blakus iet gāzes vads. Katram ir privāta 1050 kvadrātmetrus plaša sava dārza teritorija. Savukārt iebraukšana ir kopīga, tāpēc sniegu ziemā vajadzēs tīrīt uz pusi mazāk. Katrai mājai ir sava automašīnas novietne un saimniecības ēka ar ūdeni un elektrību. Statistika rāda, ka ģimenes dod priekšroku apmēram 150 kvadrātmetru lielai dzīvojamai platībai. Viena no vajadzībām ir 3 līdz 4 guļamistabas, vismaz 2 vannas istabas, kabinets, gana daudz vietas skapjiem, plānojumam jābūt loģiskam un praktiskam. Dzīvojamai istabai jābūt tik plašai, lai varētu uzņemt arī viesus, un, protams, forši, ja ir daudz logi, lai telpās būtu gaišs. Vai es aprakstīju arī tavas ideālās mājas? Es aprakstīju Skalbju ielas 5 mājas. Papildus ērtības. Siltās grīdas gan augšā, gan apakšā, regulējams ar aplikāciju telefonā un pa zonām. Grīdas segums ir gan praktisks, gan skaists. Izturība ir tik augsta, ka pārbīdot mēbeles nepaliks švīkas. Skats pa visiem logiem ir gan zaļš, gan kaimiņu mājas nav priekšā. Cena? 307 000, tas ir vairāk nekā 10 000 zem tirgus vērtības. Šādu māju, šādā kvalitātē par šādu cenu vairs nav iespējams uzcelt. Tā ir laba, kvalitatīva, skaista un ļoti izdevīga. Šeit ir lieliska infrastruktūra. Pieturē ir tepat tuvumā arī skola, līdz Spica Home vien 5 minūšu brauciens, starp citu lidostu nevar dzirdēt. Šeit būs bērnu laukumiņš, tiks noasfaltēts ceļš un būs iela apgaismojumi, un apkārtnē ir brīnišķīgi kaimiņi. Ja tev šķiet, ka es aizmirstu kaut ko pieminēt, vai arī man izdevās tev pārliecināt, ka šī ir īstā māja tavai ģimenei, tad piesakies apskatē dzīvē un pārliecinies par to pats.